publiku sagaidām duetu Paprika, divas jaukas latgaļu meitšas, Rita un Kristīna. Izpildīs savu autodarbu, ja vien sirds zinātu, un dziesmu Palaid vējā. Muzikālais projekts, jeb duets Paprika, tika izveidots 2013. gadā, oktobrī, kad divas meitenes no Latgales sirds košas un dzīvespriecīgas satikās un sadziedājās. Tas bija sākums kopīgai muzicēšanai un draudzībai, jo jau pirmajā tikšanās reizē abas sapratās no pusvārda. Pašlaik meitenes aktīvi komponē savas dziesmas. Lai skan! Labs vakars Vīsēķā! Sveici viņam no Rāzeknis! Viss, ko teica par mums, tā ir tīrākā taisnība. Un šodien braucot, tā kā pie jums ciemos, mēs taču nevarējām atbraukt bez īsta ciema kukuļa. Kā jūs domājat, ko mēs atvedām? Īstu Latgales šlāgeri, bet, protams, lai skan mūsu pirmais autordarbs, ja vien sirds zinātu. Dažreiz man smilšu graudiņš, kāpās rātas atstātvā, dažreiz viens acu skatīts, sirds tīkls pēkšņi skan. Un tad domās, tik vien domās, gribas putniem līdzi skriet, bet tu zini, ka tie aizlido, sev nevienu nepiesiet. Ja viens sirds zinātu, kā lai cienē visas rētas, bet gadījām ilgi sēnu liesmu tu, tāpat būtu, ja katram iesākumam reiz, mums būtu tomēr piepildīties. Dzīvā dzīves stūrīts, un kādā akmeņus mēs, krājam smalkus mirkus atmiņas, kurās gribas atgriezties. Tas nekas, kā uznāk ilgas, pēc tā, kas neiegūst, mums nekad nav mēru diezgan, kā pa mēju, kas tās būs. Ja viens sirds zinātu, kā lai cienē visas rētas, bet gadījām ilgi sēnu liesmu tu, tāpat būtu, ja katram iesākumam reiz, mums būtu tomēr piepildīties. Ja viens sirds zinātu, kā lai cienē visas rētas, bet gadījām ilgi sēnu liesmu tu, tāpat būtu, ja katram iesākumam reiz, mums būtu tomēr piepildīties. Ja viens sirds zinātu, ja viens sirds zinātu, kā lai cienē visas rētas, bet gadījām ilgi sēnu liesmu tu, tāpat būtu, ja katram iesākumam reiz, mums būtu tomēr piepildīties. Mums būtu tomēr piepildīties. Mūsu nākamā dziesma Fēliksa Ķiķeļa Palaid vējā, un šodien mēs laikam ar godu varam teikt, ka ir jāpalaiž vējā brīvdienas, diemžēl. Vējš mani aiznesīs, nebaidīgs, neko sašu.
Paldies meitenēm no Rēzeknes. Kā nākamās uz skatuves